Apsveicu, vēl viens milestones ir paveikts. Vai tu jūties gatavs eksāmenam? Atkarīgs, ko un kā tu darīji. Te ir mani ieteikumi, kā vēlreiz padomāt par savu mācīšanās procesu un kā tiešām nostabilizēt savas zināšanas. Es neesmu pārsteigts, ja tu izskrēji cauri visiem video, noskatījies no A līdz Z kaut kādu mēneša laikā vai varbūt vienas dienas laikā, un kaut kas pavisam noteikti ir aizmirsies. Pirmais solis ir izdarīts. Tu esi noskatījies vai noskatījusies visus šos te video. Tas ir pirmais solis. Ejam pie otrā. Taisi vaļā vēlreiz katru video un dari līdzi. Reāli step by step izdari precīzi to pašu, kas ir teikt šajā video. Tātad paņemam pirmo uzdevumu, izdaram tāpat. Pēc tam mēģini izdarīt to skatoties tikai uz uzdevuma jautājumu. Vai šo te darīt pa vienam uzdevumam vai visus uzreiz? Tava darīšana atkarīgs droši vien kāda kuram atmiņa, bet tā tad ir jāsagatavo sevi līdz līmenim, ka spēj izpildīt identisku uzdevumu saviem spēkiem. Drīkst skatīties Kubernetes dokumentācijā, protams, tāpat kā tas būs eksāmenā. Lūk, kad tas ir izdarīts, pirmie 3 soļi, kad ir done, tad pirms eksāmena es iesaku nevis stundu mēģināt atkārtot visu informāciju, kas varbūt ļoti enerģiju prasoši. Mans ieteikums ir pirms eksāmena skatīties uz katru šo te jautājumu, ko es jums esmu iedevis katra uzdevuma sākumā, un paskatīties uz jautājumu un vizualizēt, pafantazēt, ko es darītu pie šī uzdevuma. Ja atbilde ir aptuveni skaidra, tur bija tā komanda, tur taču bija tai dokumentācijā, good, virzamies pie nākamā. Šādā veidā atkārtot visus būtiskos jautājumus vajadzētu būt reāli pusstundā. Man liekas, tas ir labi. Un tad būs skaidrs, kurā vietā ir caurumi. Config maps, ne jau kas tas ir, bet kā varēja izveidot config maps un kā tos varēja izmantot. Ok, skatos video tālāk, jā, kur ir atbildi, pirmajās 3 minūtēs skaidrs, pareizs, šidā bija, ej pie nākamā video. Šādi tu parūpēsies par gapiem, nevis atkārtos jau to, ko tu zini. Ceru, ka palīdz. Tātad gatavošanās pabeigta, laiks ieskedžulēt eksāmenu. Tas notiks PSI centrā. CKA. Instrukcijas. Bukot. Valoda angļu, online, ok. Tas esmu es. Latvija, time zone. Meklēt, kas mums ir piedāvājumā. Šodien vairs nevar. 22. Visi laiki tikai no rīta. Tā ir pirmdiena. Jā, 21. vairs nevar, šodien 20. Pirmdien no rīta, 24. 25. man absolūti vairs nav laika. Lai iet pirmdien no rīta. Ko mēs te redzam? 12. Tā ir nakts.
Nu, tad jau 6 no rīta. Gulēšu pēc tam. Ok. Kas būs, būs. Tā. Rezervēts ir detaļas. Jācer, ka laika zonas viņi pazīst. Ķeksējam. Piesakamies. Un ir iebukots. Labi. Jāpievērš uzmanība, ka tie zaļie aplīši bija tālākais līdz 25. Uz priekšu nebija zaļi aplīši, ko pieteikties. Jo man ekspirējas droši vien. Haha. Nu ko? Sāc jau nerozēt. Nekas. Nevajag. Būs labi. Tu esi gatavs. Vai gatava tu esi. Bet pāris ieteikumi par pašu pirms eksāmena un eksāmenu. Tātad pašā sākumā tev tiešām liks parādīt savu telpu, savu galdu, visu, kas nozīmē labāk novāc visu projām, pirms vispār tas ir sācies. Mazāk stresa, mazāk lietu, par ko uztraukties, attīri galdu. It kā ir teikts, drīkst pieslēgties 30 minūtes pirms eksāmena sākuma, un ar to vajadzētu būt absolūti pietiekoši. Var gadīties visādi, var gadīties problēmas ar tavu kameru, kurā tev kaut kas ir jārāda. Var izrādīties, ka kaut kas šai telpā, kur tu to dari, viņiem nepatīk, un viņi grib skatīties tur 5 reizes, un tur ir pauzes. Var gadīties, ka šis cilvēks, kuram ir jāveic pārbaude no otras pasaules malas, nav pieejams uzreiz, un tam līdzīgi. Lūdzu, pieslēdzies tiešām tās 30 minūtes, atļautās 30 minūtes pirms eksāmena sākuma. Nevajag ar to riskēt, jo katra problēma viņi iesitīs pa nerviem, un eksāmens jau pats pa sevi ir gana satraucošs notikums, vai ne? Tad par tavu ierīci. Ja tev ir laptops, tad labāk lieto to as is, bez kaut kādām perifērajām iekārtām. Tur kaut kāda papildus kamera, papildus austiņas vai papildus keyboards. To visu labāk atvieno, lieto to laptopu tādu, kā tu izņēmi no kastes. Es nesaku, ka tev ir slikts laptops, bet tie viņu testēšanas rīki var par katru lietu pasūdzēties. Arī par dažādiem apiem, kas tev griežās, kas nozīmē, ja tev ir darba laptops, ne jau garantēti, bet ir ļoti liela iespēja, ka tev būs problēmas un tu vispār nevarēsi uzsākt šo te eksāmenu. Atkarīgs, kur tu strādā, bet nopietnās organizācijās, kur izsniedz speciāli prekonfigurētus, nodrošinātus laptopus, backgroundā griežas tādi api, par kuriem tu vispār nenojaut, un šie te rīki, kas automātiski čeko, vai tu nešmaucies, tiem šķitīs, ka šie te api backgroundā, kas ir priekš drošības, ir tā kā pret viņu drošības standartiem. Labāk lieto parastu mājas datoru, būs mazāk problēmu. Okay? Tomēr, kas drīkst būt uz galda? Glāze ar ūdeni. Kafijas krūze nedrīkst. Glāze ar ūdeni. Es neesmu mēģinājis glāzi ar kafiju, varbūt pamēģināšu. Tad kaut kas, ko es neesmu izpētījis līdz galam, it kā tomēr eksāmens ir priekš cilvēkiem, un tur esot iespēja pasūtīt pauzi eksāmena laikā. Un tomēr var gadīties kāda
dabiska vajadzība, vai ne? Bet es to neesmu pārbaudījis. Pagaidām esmu izturējis visus savus eksāmenus no sākuma līdz beigām. Ceru, ka arī nekad pauze nevajadzēs, bet varbūt tas jums dod kaut kādu sirdsmieru, ka teorētiski pauze ir iespējama. Kā tieši tas tiek organizēts, es nemācēšu pateikt. Beidzot, eksāmens nav viegls. Eksāmens ir 2 stundas, 15 līdz 20 jautājumi. Es gan redzu, ka parasti tie ir 17. 2 stundās grūti. Godīgi saku. Bet šis te 66% ir thresholds, pie kura tiek nokārtots eksāmens. Tas ir 2/3. Tas ir ļoti tālu no 100%. Tātad, protams, ka visi uzdevumi nav vienādi, bet ir tā paņemot, atrisinot 10 vieglos uzdevumus no 17. Varbūt drusku vairāk. Atkarīgs no tās matemātikas. Katrā ziņā tas, ka 3 uzdevumus neizdevās izpildīt, pilnīgs sīkums. Tā, un atceramies, ka tomēr, ja tā pirmā reize nesanāk, eksāmena laikā cenšamies iegaumēt, kur kas nesanāca, jo būs otrā iespēja. Bet dokumentācija daudz kur saka, pat oficiāls e-pasts saka, jums būs 1 gads laika kārtot eksāmenu vēlreiz. Nav taisnība. Izskatās, ka tiek dots pagarinājums 2 nedēļas, piesakies, ej dari vēlreiz. Vēl tikai viena lieta par eksāmenu. Tie ir 17 jautājumi, gan ļoti viegli, gan vidēji grūti. Un ieteikums no manis, un daudz iesaka to pašu, ir eksāmena sākumā iziet cauri visiem vieglajiem jautājumiem, izpildīt tos. Tātad, ņemam, pirmais jautājums, viegls, izpildu. Otrais jautājums, kas tad te bija? Skip, flag, skip, ejam uz 3, skatamies. Nevajag stresot, ka ārprāts pusi no tiem jautājumiem neatceros. Tas nekas, izies visiem cauri, jau puse būs izdarīta. Un tād skatīties, šito nav liels, maz procents. Tur katram uzdevumam rakstīts, cik liels procents tas ir. Daru to, ir dokumentācija, atradu izdarīju. Tā, pa drusciņam. Lielākā kļūda, kas bija arī mana kļūda, otrajā uzdevumā iesaisties, šitas it kā ir tāds grūtāks, bet es jau zinu. Rezultātā pagāja 30-40 minūtes uz šo vienu uzdevumu. Rezultāts nestrādāja nesaprotam iemeslu dēļ. Beigās pietrūka pāris procentiņi, lai noliktu eksāmenu ar pirmo reizi. Es negribu, lai tev tā gadās. Tāpēc es esmu sagatavojis šo te kursu, kas tev ir jau palīdzējis, jo tu skaties šo video, tātad tu esi gatavs. Starp citu, ja jau tik tālu noklausījies, varbūt tev ir interese aicināt mani pie sevis, jūsu uzņēmumā. Varam parunāt par šīm lietām, varam parunāt par DevOps pamatiem, dziļākām lietām, par jūsu organizācijas ātrumu, nevis tikai labiem biznesa rezultātiem un tam līdzīgi. Droši meklē mani LinkedInā, runāsim. Un veiksmi ar eksāmenu. Noteikti padod man ziņu, ja tev izdevās, jebkurā gadījumā, padod ziņu par to, kā tev iet ar eksāmenu, un es būšu no sirds pateicīgs, ja
esi priecīgs par kursu, ieliec kādu atsauksmi, varbūt pastāst citiem, community būs ļoti pateicīgs. Atā!